Audacity ir brīvpieejas audio apstrādes un analīzes programma, ko iespējams izmantot arī zinātniskiem mērķiem. Šajā video pamācībā apgūs pamatiemaņas, kas nepieciešams uzdevuma izpildei. Vispirms, kā ievietot audio failu programmā Audacity. Kreisajā augšējā stūrī pie izvēles failu spiežam Import un Audio. Atrodiet mapi, kurā esat lejupielādējuši failus, un vai nu pa vienam, vai nu iezīmējot visus failus, reizē var ievietot programmā. Kad audio faili ir ievietot programmā, mēs viņus redzam kā celiņus, skaņu celiņus. Ar katru šo celiņu var veikt dažādas darbības. Pirmām kārtām jūs varat izvēlēties klausīties tikai vienu celiņu vienlaicīgi, uzspiežot pie celiņa izvēles vārdu solo. Pārējie celiņi tajā brīdī tiks klusināti un skanēs tikai šis viens celiņš. Savukārt šo solo iespēju atspējojot, vienlaicīgi skanēs visi celiņi. Pēc noklusējuma ielasot programmā audio failu, mēs to apskatām kā oscilogrammu, taču, ja nepieciešams apskatīt to kā spektrogrammu, tad jāizvēlas šis celiņš un pie nosaukuma mazā melnā bultiņa jāspiež, un mēs varam pārslēgt skatu uz spektrogrammu, kas parāda vienlaicīgi gan frekvences, gan amplitūdu. Ja nepieciešams, mēs varam vienlaicīgi arī skatīties abos veidos, tad gan oscilogrammu, gan spektrogrammu. Šo veidu var arī pārslēgt apakaļ, uz ko vēlamies pēc tam. Ielasītos audio celiņus iespējams arī bīdīt pa labi vai pa kreisi, ja nepieciešams salīdzināt kādu konkrētu fragmentu kādai dzīvnieku balsī. To iespējams izdarīt vienkārši uzbraucot uz augšējās daļas, gaiši pelēkās daļas nosaukumam, un varam pabīdīt celiņu pa labi un pa kreisi, ja tas nepieciešams. Tālāk ļoti svarīgi ir pietuvināšanas funkcija. Šeit augšējā izvēlnē mēs redzam dažādas palielināmās lupiņas. Spiežot uz plusiņu, mēs pietuvinam arvien tuvāk un tuvāk audio celiņu, savukārt uz mīnusiņu arvien tālāk un tālāk. Šo pietuvināšanu iespējams veikt arī izmantojot klaviatūras un peles taustiņu kombināciju. Uz klaviatūras uzspiežot Ctrl un uz peles ripinot uz priekšu. Šādi arī mēs varam pietuvināt skaņas celiņu pavisam tuvāk, lai redzētu pat līdz atsevišķiem skaņas impulsiem. Analizējot audio celiņus, reizēm nepieciešams pievērst uzmanību tikai kādam konkrētam audio fragmentam. Un šajā gadījumā ļoti noder Selection Tool, kurš jau pēc noklusējuma ir izvēlēts kā pamatrīks, ar ko darboties. Izmantojot šo rīku, mēs varam iezīmēt konkrētu audio celiņu, kuru mēs vēlamies spēlēt. Tad, spiežot play, spēlēšana sāksies tieši un beigsies tieši tur, kur esat iezīmējuši šo fragmentu. Šeit redzēt, ka neskatoties uz to, ka es iezīmēju tikai vienā audio celiņā šo fragmentu, par cik es pārējos audio celiņus nebiju noklusinājis, līdz ar to skanēja tomēr visi celiņi vienlaicīgi, tomēr tikai manis izvēlētajā fragmentā. Ja es vēlos klausīties šo fragmentu vienu pašu, atceramies, ka jāspiež solo. Tāpat Selection Tool var noderēt tad, ja mums nepieciešams noskaidrot, cik garš ir konkrēti iezīmētais skaņas celiņš. Piemēram, ja man interesē šī pauze starp skaņām, es varu to iezīmēt, lai būtu precīzāk, es varētu pietuvināt. Un, piemēram, ka mans mērķis ir noskaidrot, cik ilga ir šī pauze starp šiem skaņu signāliem. Tad es iezīmēju ar Selection Tool šo fragmentu, un apakšā kreisajā pusē šeit ir sekundžu rādītāji. Mēs varam izvēlēties, ko mēs vēlamies redzēt savā iezīmētajā gabaliņā.
Vai mēs vēlamies redzēt, kurā sekundē no audio celiņa tas sākās un kurā beidzās, vai mēs gribam redzēt sākumu un garumu šai te izvēlētajai daļai, vai garumu un beigas. Katrā ziņā mums interesē garums, tad mēs izvēlamies jebkuru no trijiem, kur rakstīts ir length of selection. Šādējādi es redzu, ka šobrīd man kreisajā pusē rakstīts length and end of selection, tātad pirmais lodziņš parādīs iezīmētā fragmenta garumu, savukārt otrais lodziņš, kurā sekundē šis te fragmentiņš beidzās. Augšā mēs redzam, ka ir tāds kā lineāls, tāds kā mērjosla, kurā mēs redzam sekundes vai nu desmitaļas vai nu simtaļas atkarībā, cik tuvu esam pietuvinājuši. Šādai es tātad iezīmētu fragmentiņu redzu, ka šis te mazais fragmentiņš starp diviem skaņas signāliem ir 0,26 sekundes. Visbiežāk, lai noteiktu dzīvnieku sugu, mums pietiek ar audio failu noklausīšanos vai arī oscilogrāmas apskati. Taču reizēm, lai pārliecinātos starp divām ļoti līdzīgām sugām, mums nepieciešams veikt kādas analītiskākas darbības. Ja salīdzinām tādus ļoti atšķirīgus dzīvniekus kā muša un valis, tad saprotams, ka vajadzētu būt atšķirībām frekvencēs, kādās šie dzīvnieki izdod skaņas. Lai noskaidrotu, kādas ir maksimālās un biežāk izmantotās frekvences, jāizveido amplitūdas un frekvenču grafiks. Sākumā ir jāiezīmē celiņš, kuram tad mēs vēlamies šo grafiku veidot. To iespējams izdarīt kreisajā pusē, uzspiežot uz pamatnes šim te audio celiņam, tādējādi iezīmējot visu šo audio celiņu. To grafiku iespējams veidot vienam celiņam vienlaicīgi. Tātad izvēlos veidot grafiku mušai, iezīmēju visu celiņu un rīkjoslā spiežu Analyze, Plot Spectrum. Pēc noklusējuma šis te grafiks tiek veidots uz logaritmiskās skalas. Ja vēlos apskatīt viņu lineārā skalā, to ir iespējams izdarīt šeit. Tomēr visērtāk apskatīt maksimālās frekvences ir izmantojot tieši logaritmisko skalu. Grafikā uz Y-as iespējams nolasīt amplitūdu, bet uz X-as frekvences. Lai nolasītu šīs vērtības precīzāk, ir iespēja ar kursoru pārvietoties pa grafiku un no lodziņa kreisajā pusē nolasīt, kāda ir frekvence pie noteiktās amplitūdas. Piemēram, šeit apstājoties ar kursoru, redz, ka tieši šajā punktā kursors ir apstājies pie 130 Hz, 48 decibeliem. Savukārt sarkanā līnija grafikā it kā pielīp pie tuvākajām maksimālajām vērtībām. Piemēram, šādi varam apskatīt, kuras no frekvencēm ierakstā ir visskaļākās. Ar kursoru virzamies uz grafika augstāko virsotni, redzam, kā sarkanā līnija tā pielīp, un tad labajā pusē nolasām šo virsotnes jeb peak vērtību. Tā būs frekvence pie maksimālās amplitūdas. Tātad šīs ir pamatfunkcijas, kuras jums ir jāapgūst pirms uzdevuma izpildes. Ja programmas lietošanas gaitā rodas kaut kādas problēmas, tad šeit iespējams izvēlēties Help un spiest Manual, kas jums atvērs internetu mājaslapu, kurā ir pieejams programmas manuāls. Tomēr, visticamāk, sekojot šīm norādēm, jums šis manuāls nebūs nepieciešams, bet, ja nepieciešams pirms olimpiādas, tad izpētīt kādas papildus funkcijas, tad variet šeit kreisajā pusē skatīties un meklēt. Tomēr ar visām parādītajām funkcijām pilnībā pietiks, lai veiksmīgi izpildītu uzdevumu.